Ir 13. decembris, un mēs tiekamies šajā mēnesī otro reizi atkal baznīcas kalnā. Es sākšu ar otro tēmu. Par baznīcu mēs turpinam domāt. Ja? Es gribu izlasīt Mateja evaņģēlija 13. nodaļas tekstu, sākot no 24. līdz 30. pantam, kur mēs lasām līdzību par kviešiem un nezāli. Vēl citu līdzību Jēzus tiem sacīja: debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēvi, kalpi, pie tā piegājuši sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darīs. Tad kalpi tiem sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūst reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam, un pļaujamā laikā es sacīšu pļauvējiem: salasiet pa priekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Tik tālu šis teksts Mateja evaņģēlijā. Mēs iepriekšējā reizē noskaidrojam to, ka ar baznīcu viss nav vislabākā kārtībā. Ja? Jūs piekritīsiet. Uzticēšanās līmenis tad baznīcai ir krities, bet ja baznīca nav, kā mēs runājam, tāda cilvēku dibināta struktūra vai organizācija, tad, ja to ir dibinājis Kristus, un ja tā ir Dieva atbilde, teiksim, un dāvana pasaulē, baznīca, ja, tad tai vajadzētu būt kaut kam, teiksim, ļoti pozitīvam. Baznīcai vajadzētu būt kaut kam labam, kaut kam, ko cilvēki mīl, ko viņi gaida. Mēs runājam to, ka baznīcai būtu jābūt cilvēkus tad iekļaujošai, gaidošai, mīlošai, kas nevienu neatstum, kas nevienam muguru nepagriež, bet kas ir atvērta katram cilvēkam, kas tuvojās baznīcā, vai ne? Bet ja tā, tad, protams, baznīcā nāks un pievienosies, jūs teiksiet, grēcīgi cilvēki. No tās ļaunās pasaules, kāda cilvēki tur nāks, ja mēs tā kā visus te baigi gribēsim pievienot, vai ne? Bet, ziniet, baznīca nekad nebūs eņģeļu biedrība, kurā pulcējas eņģeļi un svētie cilvēki. Un es vienmēr atceros slavenā evaņģēlista Bilija Grehema vārdus, kurš ir sacījis: es vislabprātāk gribētu piederēt pie bezgrēcīgu cilvēku baznīcas. Bet es labi apzinos, ka tiklīdz es tādā baznīcā nokļūtu, tā vairāk nebūtu bezgrēcīga cilvēku baznīca. Cik ļoti godīgi pasacīts, vai ne? Mīļie, baznīca nepretendē uz svēto statusu, kas nopelnām saviem spēkiem. Tā ir un arī jāatzīst, tā būs, es lietošu šo vārdu, mums varbūt nepatiks. Tā baznīca būs netīra baznīca. Tāpēc, ka baznīca būs grēcīga baznīca. Bet, ziniet, tas nav bijis viegli pieņemt, un arī šodien cilvēkiem nav viegli pieņemt. Ir cilvēki, kas domā, ka baznīcā jābūt tikai svētiem cilvēkiem, bez vainas. Ja? Atrodiet tādus cilvēkus. Un, ziniet, viena kļūda ir, ka mums bieži patīk atsaukties uz pirmkristīgo draudzi. Mēs lasām, kā viņi tur vienprātīgi bija kopā un katru dienu pulcējās un slavēja Dievu. Ja tur apstuļu darbos, tur ir kāda tāda ļoti pievilcīga teksta par pirmkristīgo draudzi, vai ne? Bet tiem, kuri vēl joprojām grib pielīdzināt sevi tai ideālai pirmkristīgai draudzei, es ļoti iesaku izlasīt, tā ļoti rūpīgi izlasīt apustuļa Pāvila vēstules korintiešiem, galatiešiem, kolosiešiem. Pāvils šīs draudzes tur dibina un viņš raksta un par šīm pirmkristīgām draudzēm ļoti daudz runā. Un tā jūs pārliecināsieties, cik šķīsts un tīrs šīs baznīcas toreiz bija. Jēzus vistuvāko mācekļu gaitām, ja mēs pasakojam evaņģēlijos, mēs redzam, kā viņi kļūdījās, kā viņi nogrēkojās, kā viņi cīnījās ar savām rakstura īpašībām. Ja? Aizmiga svarīgos cīņas brīžos, cīnījās ar savām rakstura problēmām. Ja? Aiz bailēm aizliedza Kristu. Un tomēr, neskatoties uz šiem tālu no ideālas baznīcas stāvošiem ļaudīm, Jēzus tieši uz un caur viņiem dibināja savu baznīcu. Tieši tā.
Un viņš teica, ēlas vārtiem nebūs šo baznīcu uzvarēt. Un to visu redzot, es nebaidos sacīt tādus vārdus, ka Dievs izvēlās strādāt ar grēciniekiem, jo viņš viņus mīl. Tādi ir viņa mācekļi, un mīļie, vai tādi nesam mēs. Dievs to visu apzinoties ved šādus cilvēkus vienā kopībā. Viņš saka, nāciet visi kopā. Mēs visi kopā varam cīnīties ar problēmām. Un es gribētu sacīt, ka kristīgā baznīca ir kā tas kviešu lauks, ko mēs lasījām Mateja evaņģēlija līdzībā, kuram ir jāaug kopā ar nezālēm. Tā tam ir jānotiek. Man pat gribētos teikt, ka tās nezāles, tas tur nav tā rakstīts, bet tās nezāles bieži var pārtapt arī par tiem kviešiem. Viņām nav jāpaliek pa nezālēm. Tā ir tā lielā starpība, ja? Un mums ir jāaug un jāpāraug šīs nezāles un jāpārņem viņas, vai ne? No nodevēja var izaugt Pēters, vai ne? No nodevēja izaug Pēters, uz ko Kristus dibina savu draudzi. Un no nodevēja var izaugt arī Jūdas. Jūs redzēt, cik interesanti? 2 nodevēji. Bet katram ir laiks mainīties. Katram ir laiks pārtapt. Katram ir laiks atgriezties. Kviešiem un nezālēm ir jāaug kopā, viņas augs kopā, lai arī tas nav labākais risinājums lauksaimniecībā, ja, bet dzīvē, jā. Kristīgā baznīcā tā ir liela žēlastība katram, ka mēs varam augt kopā, ka mēs varam mācīties no labākiem, ka mēs varam smelt kādu garīgu gudrību no tiem cilvēkiem, kas ir labāki par mums. Un, protams, dzīve, kuru mēs dzīvojam, viņi būs netīra dzīve. Un tādēļ arī baznīca nevar būt balta un pūkaina. Nu, būsim realisti. Un tādēļ šāda atvērta un cilvēkus gaidoša baznīca daudziem tā sauktajiem, tiem īstajiem un šķīstajiem, ja, ir tādi cilvēki, kas iedomājas, ka viņi ļoti labi. Tādēļ tāda baznīca nav tik komfortabla. Viņi saka, mēs vēlētos citu baznīcu, te nav viss tā, te ir tādi grēcīgi cilvēki, ja. Bet kurš ir teicis, ka baznīca garantē tikai labsajūtu un tikai komfortu? Un vai mēs esam gatavi pieņemt šos netīros cilvēkus un šos sasmērētos cilvēkus? Un ja esam godīgi, kādi mēs paši ienācam baznīcā, nebijam netīri, nebijam sasmērējušies. Kādu mēs atradām baznīcu? Un vai pa šo laiku, kopš mēs esam kristieši, mēs esam pārtapuši par eņģeļiem? Mīļie, ir ļoti vērts atcerēties to, ka sentēvi jau sen baznīcu nosauc par slimnīcu vai par hospitāli. Ka baznīca ir slimnīca patiesībā, slimiem cilvēkiem. Un tas tikai vēl vairāk paskaidro to, ka te ir jābūt gan par garīgu, gan par sociālu, gan par morālu un emocionālu un psiholoģisku cilvēku vainu, teiksim, dziedinātavu. Baznīcai tādai ir jābūt. Un, protams, kā jau katrā slimnīcā, ja tu ieies slimnīcā, tas nenozīmē, ka automātiski tev slimnīcā padarīs pa veselu cilvēku. Dažreiz paies mēneši, dažreiz varbūt paies gadi, kādam varbūt viss mūžs cīnoties, ja? Kā kuram? Jo vienkārši apmeklējot slimnīcu, šad un tad jau uz ko lielu nevar cerēt, vai ne? Nu, tu aizēj tā kā ekskursijā uz slimnīcu, paskaties, ja, kā tur izskatās. Tu vēl jūties tīri žirts un vesels, bet kā ir īstenībā? Un runājot par slimnīcu, es teikšu tā, daudziem no mums ir nepieciešama tādā medicīnas valodā runājot intensīvā terapija, ja? Citiem mazāk intensīva. Un tas nenozīmē, ka slimnīca ir kaut kāds fizisks, es nezinu, perfekcijas centrs, tāpat kā baznīca. Baznīca nav garīgi perfektu cilvēku klubiņš. Ja? Aizmirsīsim. Drīzāk kā slimnīca, tā baznīca ir divas ir baciļu, infekciju un problemātisku cilvēku iestādījumi. Bet tādu, kur cilvēku no sirds vēlās kļūt vesela, izveseļoties. Es tāpēc eju uz baznīcu. Es gribu būt veselāks cilvēks. Un, protams, vieglāk ir noslēgties no tās saucamās garīgās pasaules, no grēcīgās pasaules, izveidojot baznīcu kā tādu noslēgtu kopību, un tādas baznīcas bieži ir, kurā iekļūt tādiem no ārpuses esošiem cilvēkiem, redzami, teiksim, grēcīgākiem cilvēkiem ir praktiski neiespējams.
jo tāda vienkārši netiek gaidīta. Ja? Un, diemžēl, runājot par mūsu, par luterisko baznīcu, man jāsaka, jā, es ļoti bieži viņu tādu redzu. Kādēļ tik daudz cilvēku jūtās, ka viņi tā kā neiedarās baznīcā? Tas ir nopietns jautājums, kas varbūt var palīdzēt šo jautājumu mums risināt. Un te vispirms te ir iespējams paraudzīties katram, kādu informāciju mēs cilvēkiem nododam. Kāds ir mūsu baznīcas vēstījums pasaulē? Nu, kāds tas ir? Nu, mūsu pasludinājumam vajadzētu būt, tā ir mana pārliecība, ka pāri visam tam pasludinājumam ir jābūt Dievs ir mīlestība. Ka Dievs ir cilvēku apvienotājs, ka Dievs ir cilvēku problēmu risinātājs. Baznīca ir jāpasludina vispirmām kārtām žēlastības evaņģēlijs. Žēlastības evaņģēlijs. Nejauksim to ar labklājības evaņģēliju, par ko es šad un tad esmu runājis, ja? Ar ko nodarbojās atsevišķas baznīcas, solot visādas labumus cilvēkiem, kas tur ziedos vairāk vai es nezinu, ja? Jautājums ir, vai mēs pazīstam šo žēlastību, šo Dieva mīlestību, un vai mēs paši esam viņu piedzīvojuši. Un, ja būsim godīgi, vai nav tā, ka daudzi no mums arī tā paši nepazīst Dievu? Mēs nākam uz baznīcu, kaut kā te nākam, ja, apmeklējam, kā saka, ja, bet vai mēs īsti Dievu esam iepazinuši? Vai mēs esam aptvēruši to lielo patiesību, kas ir rakstīta Jāņa vēstulē, 4. nodaļā, tur ir, šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Ka mēs piedzīvojam to, ka Dievs mūs ir mīlējis. Vispirms. Nu kā ir, vai mēs patiešām ticam, ka Dievs ir žēlsirdīgs un ka viņš rūpējās par mums? Vai mēs patiešām ticam, ka Dievs vienmēr ir mums blakus, ka viņš redz mūs, ka viņš pārredz mūsu dzīves, lai mums palīdzētu un atbalstītu? Vai mēs, tā saucamie kristieši, tam pa īstam ticam? Man vairāk ir nācies tā sajust, ka mēs baidamies no Dieva, ka kristieši tā kā arī baidās no Dieva. Jā, baidīt Bībele runā, ka par Dievu bijāšanu. Bet saprotiet, bijāšana nav bailes. Bijāšana ir, ka man ir liela, ka Dievs manā dzīvē kaut ko nozīmē. Viņš ir tik liels, kur priekšā es varu nomesties ceļos, kur priekšā es varu būt tāds, kāds es esmu. Dievs ir liels, viņš ir varens, viņš ir dzīvs, bet es nebaidos no Dieva. Ja vispirms mēs domājam, ka Dievs ir bargs tiesnesis, kas tikai mūs grib, es nezinu, sodīt un pieprasīt visstingrāko disciplīnu, un tad ir jāsāk baidīties. Mīļie, Dievs nav mūsu ienaidnieks. Ja mēs tā domājam, tad tas ir nožēlojami. Dievs neveicina mūsu sāpes un ciešanas. Jēzus ir atnesis labo vēsts par Dievu tēvu, nevis slikto vēsti. Un tāpēc es gribu sacīt un uzsvērt, ka baznīcai vajadzētu kļūt no tādu sliktu ziņu nesējām par labās vēsts nesējiem. No bezcerības vēsts vairāk nes to cerības vēsti. Bet atcerēsimies vienmēr, ka baznīca ir un būs grēcinieku baznīca. Baznīca, kas nebaidās no tādiem, kam žēlastība ir nepieciešama. Jo ir nepiedodami atstumt un ignorēt cilvēkus, kurus Jēzus ir pieņēmis. Un atcerieties, kā Jēzus gāja cilvēkiem. Viņš sēdās pie viena galda ar jebkuru cilvēku. Ar tādu cilvēku, ar kuriem citi nebiedrojās. Kopīgā maltītē visi cilvēki saņēma uzmanību. Jēzus vienkārši veltīja apbrīnojamu žēlastību pret cilvēkiem, kurus citi neievēroja. Un šeit ļoti tā spilgti tiek parādīta tā žēlastība, tas žēlastības likums, ko es minēju, ka ir kāda jauna iespēja tavā dzīvē. Un vēl es gribu ļoti labu citātu, ir ļoti labs viens teologs Hans Kings, viņa grāmata, kadreiz tika tulkota atmodas laika sākumā. Viņš ir katoļu teologs, bet arī tāds, ko katoļu baznīca īpaši nav ieredzējusi, ja? Un viņš saka tā,
kā katra draudzes, kas neatzīst, ka tā sastāv no grēcīgiem vīriem un sievām un pastāv viņu dēļ apzināti noraida žēlistības evaņģēliju. Un tālāk Hans Kings saka tā. Tā nav pelnījusi nec Dieva žēlsirdību, nec cilvēku uzticību. Baznīcai vienmēr ir jāapzinās, ka draudzes ticība ir vāja, zināšanas miglainas, ticības pielietošana klibo, ka nav tāda grēka vai trūkuma, ar ko tā nebūtu sastapusies. Lai gan baznīcai vienmēr ir jācenšas distancēties no grēka, tai tomēr nav nekāda attaisnojuma turēties no grēciniekiem pa gabalu. Ja draudzes paliek paštaisnībā, nošķīrusies no kritušiem, nereliģiskiem un amorāliem cilvēkiem, tā nevarēs taisnot nokļūt Dieva valstībā. Bet ja tā pastāvīgi apzinās savu vainu un grēku, tā var dzīvot nerimstošā priekā par piedošanu. Mums ir apsolījums, ka ik viens, kas pazemosies, tiks pagodināts. Hans Kings viņš ir varens runātājs, un viņa domas es vienmēr esmu ļoti novērtējis. Un es nezinu, jūs būsiet dzirdējuši, es kādreiz droši vien esmu minējis tāds stāstiņš par tādu, vispār zināmu grēcinieku pilsētā, kurš ir izslēgts no draudzes un kur nelaiž vairāk baznīcā iekšā. Un savus bēdas viņš sūdz Dievam. Un viņš saka, viņi vairāk man nelaiž baznīcā. Ko lai es daru? Es esmu grēcinieks, grēcīgs cilvēks, un es piekrītu, ka es tāds esmu. Un tad Dievs saka, pa ko tu sūdzies? Arī mani viņi nelaiž baznīcā. Bieži vien, jāsaka, svētdien rītos pa mūsu baznīcas durvīm žēlastība ienāk klibodam uz vienas kājas. Grēcinieki vēl joprojām nespēja aizmest savus viltus kruķus un stāvēt Dieva bērnu brīvībā. Bet, mīļie, Dievs ir mīlestība. Un tas nozīmē nevis, ka mīlestība ir kāda īpašība, kāda kvalitāte, kas viņai piemīt. Nē, tā ir Dieva būtības esence, Dieva esences sirds. Mīļie, Dievam nav ilūzijas par sevis radīto cilvēku. Tā vietā viņš mūs mīl, gaida no mums uzticēšanos un vēlams sadarboties šīs pasaules uzturēšanā un veidošanā. Un cik svarīgi mums šodien ir padomāt, vai mēs varam sacīt tā, kā to savā laikā dara Dāvids. Tas ir slavenais 139. psalms. Un es tikai vienu teikumu no šī psalma. Viņš saka tā. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts. Mīļie, mēs nesam Dieva līdzību sevī. Viņa dzimuma zīmes Dievs mūsos kaut kādā veidā ir ielicis. Un Dieva līdzību, ziniet, pat grēks nevar izdzēst no cilvēka. Aptraipīt, jā. Varbūt padarīt reizēm mazāk redzam vai neredzam, jā. Un šī Dieva līdzība cilvēkā paliek. Neskatoties uz to, ka viņš ir kritis grēkā, ka viņš varbūt kaut ko savā dzīvē izdarījis sliktu. Arī tad pat, ja cilvēks noliedz Dievu, arī tad viņā šī Dieva līdzība saglabājās, jo viņš tāds ir radīts. Mēs varam šo Dievu līdzību aptraipīt, mēs varam viņu nosmērēt, mēs varam viņu sacūkot, protams, bet tā nav izdzēšama. Un tas nozīmē, mīļie, ka mēs esam mīlēt spējīgas personības. Mēs spējam mīlēt. Tāpēc nebaidīsimies no nešķīstiem cilvēkiem. Baznīca ir īstā vieta tādiem cilvēkiem. Nebaidīsimies no cilvēkiem, kas domā savādāk nekā mēs, kas iespējams lietas redz atšķirīgi nekā mēs. Arī mēs neesam bez grēka, arī mēs visu nezinām. Ja mēs gribam baznīcu bez problēmām, tad mums ir jādodās uz kapsētu. Tur ir miers, tur neviens pretīm nerunā, tur neviens nestrīdās, tur visi cilvēki ir līdzīgi. Un visbeidzot, mūsu problēma nav pārveidot cilvēkus. Tas, ko Dievs no mums sagaida, ir, ka mēs apzināti izrādām mīlestību, ar kādu Dievs mūs ir mīlējis. Pieņemam cilvēkus tādu, kādi viņi ir, un mūsu uzdevums ir mīlēt un kalpot Jēzus vārdā. Pārliecināšana par grēku un cilvēku atgriešana ir Dieva rokās. Mums ir kristiešiem jābūt skaidrībā par vienu lietu, ka mēs neesam Dieva svētais gars. Es kaut kur kādreiz esmu cilvēkiem arī teicis, ka es kā jauns mācītājs kādreiz domāju, ka mans uzdevums ir atgriezt cilvēkus pie Dieva. Un es kādu laiku tā domāju. Visbeidzot es sapratu, ka kādas muļķības.
Es taču neesmu Dievs. Es neesmu svētais gars. Es to nevaru izdarīt. Es varu labākā gadījumā tam cilvēkam pastāstīt to, ko es esmu piedzīvojis. Vai kā baznīcas tēva kādreiz sacīja, mūsu uzdevums ir parādīt to vietu, kur var iet un nopirkt maizi. Neko vairāk. Mīļie, darīsim savu darbu, lai Dievs dara savu darbu. Tātad, tā baznīca, ja mēs gribam iet uz tādu ideālu cilvēks uzrunājošu baznīcu, tā vienmēr būs grēcīga baznīca. Viņa būs netīra baznīca. Un tas ir tādēļ, ka tā būs atvērta cilvēku problēmām, vienmēr cenšoties šo netīrību mīlestībā uzveikt. Un, protams, tas nav viegls uzdevums. Bet neko darīt. Baznīca nav svēto muzejs, bet tā ir grēcinieku slimnīca, vai ne, kā mēs runājam. Un nobeidzot kādus misionāru Vincenta Donovana vārdus, kas man arī savā laikā ļoti uzrunāja. Viņš saka tā: nemēģini cilvēkus atsaukt atpakaļ uz vietu, kur viņi reiz bijuši. Un tāpat nemēģini viņus atsaukt uz vietu, kurā tu pašlaik atrodies. Lai cik skaisti šī vieta tev pašam šajā brīdī neliktos. Bet lai tev pietiek drosmes doties ar viņiem uz vietu, kur nec tu, nec viņi iepriekš nav bijuši. Mīļie, tādas pārdomas atkal šajā 2. decembra trešdienas vakarā, domājot par baznīcu. Par baznīcu, kādu mēs to vēlētos redzēt. Lai Dievs mums palīdz, ka mums kādus soļus izdodas spērt. Nepalikt uz vietas, bet iet ar cilvēkiem uz to vietu, kur vēl mēs pat neesam bijuši. Mīļie, mierīgi vakar jums! Līdz nākošai reizei!